Visiem čau! Nu ko, mums ir nokritis motocikls. Un šodienas neliels video par motocikla celšanu. Mēs nokritam, kas jāizdara uzreiz, izslēdzam motociklu. Ja nokrits mocis, uzreiz podziņu cinkš izslēgt vai atslēdziņu, ja? Un tad ķersimies pie celšanas. Ja mocīts ir nokritis uz šo pusi, tad mums ir kas? Mums ir šajā pusītī ir pēka, atnākam un paceļam viņu, lai tad, kad mēs celsim mocīti, lai viņš nenokrīt uz otru pusi. Šogad bija viens kursants ceļ augšā, bams uz otru pusi nokrita. Pacelšana moči, principā, vīšiņ viņu piepaceļam, ja, var, vīrieši stiprāki var šādi, paņemam rokas un aiziet, bet moči daži ir ļoti smagi. Ja? Šis ir ap 200 kg, ja, drusku piepaceļam, mocīt stūre līdz galam. Vienu roku šeit var ņemt aiz šī elementa. Re, kur kājas, dībens man ir uz sēdekļa. Ja? Un aiziet ar solīšiem, strādā mugura, rokas. Un tas ir viss. Tagad uz otru pusi. Op. Noguris pavasaru. Tā. Tagad mocīts ir nokrits uz otru pusi. Tātad, pirmām kārtām bīšiņ piepaceļam viņu augšā, lai ritenis priekšais ir pie zemes. Un tāds pats, kur līdz galam stūre, atkal sēžamies uz sēdekļa. Tātad viena roka šeit, otra roka šeit. Jā, dugas nav tādas aizsardugas, tad meklējam kādu elementu, kur kājas bišķi plātāk. Un sākam strādāt ar ko? Ar rokam, kājas reku šādi, un aiziet ar solīšiem, māziņiem. Aiziet, bet tagad nevar mest atpakaļ, jā? Var pieturēt bremzītes. Op. Un izliekam peku. Viss. Ceru, ka video patika. Visiem čau!